Ar pašdarinātām rotām, pašu apgleznotiem sveču trauciņiem bērni labprāt dodas mežā, lai izgreznotu dabā augošu eglīti. Taču ne katra klase var lepoties ar savu Ziemassvētku egli, kas aug mežā un katru gadu gaida mazos ciemiņus, lai kārtējo reizi taptu izrotāta savam un arī meža iemītnieku priekam. Madonas rajona Cesvainas vidusskolas otrklasnieki savas klases eglīti dodas svinēt uz apkārtnes mežu, kur klases biedrinas Māras vecāki Kristiāne un Matīs Vaski aicina mazos izbaudīt Ziemassvētku tuvošanos dabā, dodoties ārpus mājām, pētot meža dzīvnieku pēdu rakstus sniegā, ieklausoties dabas skaņās un smaržās. Svētki jāsvin tuvāk dabai, lai bērniem ir šīs īstās sajūtas no mākslī, ka mēs ienesam it kā eglīti telpā un tad trūkst varbūt to īpašo sajūtu. Es priecājos, ka mums ir tādi vecāki, kas atbalsta skolu, kas nāca pretī manam aicinājumam un piekrita uzņemt mūs un palīdzēt atrast to eglīti un kopā arī iet rotaļās un priecāties, atpūsties. Kad egle kopīgiem spēkiem izpušķota, lielāko prieku bērnu acīs sagādā brīnumsveču liesmiņas, kas pēcpusdienas krēslā mirdz īpaši koši. Uzdāvinājuši savai eglītei vēl vienu dziesmu piedevām, bērni naski dodas uz lauku mājām, kur viņus gaida ugunskurs siltumam un svētku domām. Rotājāt eglītes, kad cepāt piparkūkas? Šeit pēc tam pašās beigās. Un arī desiņas. Un kas tev labāk patīk, piparkūkas vai desiņas? Piparkūkas. Kāpēc dzīvnieciņiem vajag eglīti ārā? Lai viņiem ziemā būtu ko ēst. Jo ziemā zem sniega neko nevar tādu īpaši atrast ēdamu. Un ko tu liec eglītē viņiem ēdamu? Burkānus, kartupeļus. Un tad tu ej raudzīt vai rapēsti? Jā. Un tu pati arī būsi priecīga savā sirsniņā? Jā. Kāpēc? Tāpēc, kad es varu darīt labu dabai un dzīvniekiem. Šobrīd, ja tas īstenībā ir aktuāli, jā, ka bērni aiziet uz mežu, izgreznot eglīti, lai viņi nevajadzētu zāģēt un nest mājās. Jo tās eglītes mums paliek arvien mazāk un mazāk tās skaistās. Un podiņos var jau iestādīt, bet tas tomēr nav tas īstā eglīte aug kaut kur mežamalē. Un bērniem tas izrādās ļoti patīk. Viņi tā eglīte, ko mēs šodien pušķojām, tā viņiem jau ir kā tāds, es nezinu, viņi kaut kāds simbols. Varbūt tieši tas, ka Kristiāna un Matīs Vaski ir bijušie rīdzinieki, rosina patiesās vērtības meklēt klusumā meža ielokā. Iegādājoties lauku īpašumu un saimniekojot, Vasku ģimene aicina atgriezties tuvāk dabai, savā attieksmē, domāšanā un vērtību izpratnē.